Sakiet, kā izmantojams pakaviņš bērnu attīstības veicināšanai? Pakaviņu var izmantot dažādi, bet kamēr mazā pēcņa matiņa, un kamēr viņi vēl ir 2,5 mēneši, vai viņi vairāk izmanto ar pozicionēšanai. Viens no tā ir, lai spēļiņi savāktu vienu klubu. Tāpēc viņš ir embriju pozā jau bija. Mazliet kājas augšā, bet nezemtībā, bet vairāk, lai kājas ir mazliet uz augšu, līdz ar to jau pirmais, un bērniņš savācās. Viņš tagad silītē tā kā drošībā. Un arī pleciņas vajadzētu savākt uz augšu, mēs nevalkam nekādais tādā. Mēs kā kājas vai pacelās līmenis, tad nekādas stiepšanas nesāk. Tas pats ir rociņas, lai sakās. Mēs brīdām uz priekšu no pleci. Bērniņš ir vairāk vai mazāk savāks, tas ir spirāls, tas ir normāli. Ja? Tikai savāk. Kopus uzsūlījā, kījā. Ir ieraugams arī šīs kājas, mēs veicam attīstību. Kā izmantot piestiprināto mantiņu? Piemērota, lai bērns ar šo spēlētos? Jā, bērnam attīstībā, protams, vajag šīs griešanās kustības, un ļoti labi, ka viņas ir uz vienu pusi un uz otru pusi. Un kaut kas spilgts un taustāms un atkal papīgs, ko var. Bet mantiņa ir pietiekami saitēt. Bet tikpat labi mēs varam ņemt arī rokā saitēt. Piedāvāt mantiņu augšu. Ja mantiņa, ja viņa ir šeit pat, mēs viņu varam piedāvāt, kurā brīdī darbojoties ar bērnu. Jā, jo bērnam pirmais ir ieraudzīt, un tad viņš mēģina saprast. Līdz kādam vecumam izmantojams pakaviņš? Kamēr bērns ir noliekams pozicionējums. Tad, kad viņš sāk aktīvs, viņš var līdz lodas projām. Gribā pirmie mēneši ir vislabākie. Un gan vienai bērniem arī patīkās tā pilnīgi piečakināties. Tas pat ir nenosarkāms vecums. Bet mazajām priekšpozicionēšanas priekš tā, lai viņi ērti ielikt gulēt, protams, tas ir noteikti. Mēs vairāk izmantojam. Pakaviņu var izmantot, barojot mazo vai tas aslāko muguru. Mantiņa ir viennozīmīga. Vienmēr bērnam ir šī poza, man esams. Krēsls, bet to mēs patreiz mammiņai nepiedāvāsim. Mēs varam piedāvāt parasto krēslu. Jā, atņemsim tev pakaviņas. Jā. Jā, šķienās. Viņam tā telpa kļūst patreiz lielāk, uzreiz var redzēt. Un paliek vēl tā kā nemierīgāk. Tā kā varējām to labi redzēt, cik viņi ir savāki. Tas, kad ir pakaļš, viņiem savu telpu, savu izstravu, savas dzīves vietu. Šitā māmiņa ir apši takā. Jā. Ir ērtāk kā bija? Mugurē ir ērtāk. Jā, mugurē ir. Jūs līdīgs bērns, mamma ir. Jā, mamma ir līdīgs bērns. Mamma ir līdīgs bērns. Nāc. Jā. Bet to iepriek, ka bērniņš šķurčus to pakalpējumus un pakaļ. Jā? Absolūti ērti poza. Kaut gan arī rāda, ka var tikpat labi no padus. Ja jūs sēžat kulkrēslā, dīvānā, caur padusi. Nakā zēns ir patinies, tā kā mamma ir apkārt, ja? Tās pozas, bet klasiskā iedara tā kā no priekšpus, vai ne? Šitā mamma nav pieradusi. Jā, tā ir savu. Lielāk guļot, bet šeit bērns var, jā, mēs ir ļoti labi. Jā, zina, kur mēs ir. Ja, tas
tādā veidā. Viens ir mugurai, ļoti ērti mamma ir izliekuma. Ja? Šeit mamma sakārto. Jā, pakaļš ir pēc mugurai viens un pielēm likt apakšā. Jā, bet tie ir tie lielie pakaļ lietā ērstiņš.